Hei, sveiki visiem darītājiem! Prieks, ka jūs skatāties šodien mūsu sarunu. Manu, es esmu Irīna, un Kadrija ir mans sarunbiedrs. Man patiesībā ļoti patīk sarunāties un ļoti patīk stāstīt. Un kaut arī ar Kadriju esam pazīstami jau ļoti sen. Ir viens iemesls, kāpēc šodien mēs gribētu iepazīties vēlreiz, vai ne, Kadrija? Jā, noteikti. Un, zin kā, kārtīgā iepazīšanas reizē, nu, vārdus mēs jau pateicam, bet tagad es tev aicināšu pastāstīt nedaudz par sevi. Kas tu esi? Kas ir Kadrija? Kas es esmu, kas ir Kadrija? Vienmēr man sanāk tā, ka, lai vai ko es gribētu stāstīt, man tas pirmais izlien ārā, ka es ikdienā esmu izglītības jomā, un es esmu sākumskolas pedagogs. Un mums vakar arī bija viens tāds mājas darbs coaching kursos, kur visu laiku lien ārā, visu laiku pāri visam, tomēr tas sākumskolas pedagogs. Tas ir tāda man. Zini, kā muļķīgi izklausās droši vien, bet tas ir man hobijs. Jā, hobijs laikam ir šis sākumskolas pedagogs. Uh, Darbs, kas ir hobijs. Es, Darbs, kas man ir liekas, tā hobijs. atceros, Jā, vai ne? tas Jā. ir forši, jā. Nu, lūk, es esmu arī, nu jau kopš 11. gada esmu iekšā Cigunā, un nu jau esmu arī Cigunā instruktors vairākus gadus, un esmu arī coach. Esmu certificēts coach, esmu certificēts NLP treneris, esmu arī transformācijas coach. Un Mhm. šobrīd kaifoju ļoti par komandu coachinga mācībām. Coachings vispār tāda lieta, kuras redzu, ka ļoti, ļoti, ļoti palīdz gan skolā, gan ikdienā patiesībā un vadot apmācības, jo man ir arī biedrība, un mums ir struktūra vienība izaugsmas vieta darītājiem. Izaugsmas vieta darītājiem man pašai ļoti patīk tas nosaukums, jo patiesībā, nu, visi taču saprotam, ka augam tikai darot. Mēs varam sēt tās sēklas, cik mēs gribam, bet ja mēs nedaram, nekāda izaugsme nenotiek, nu tad jā, tad ir izaugsmas vieta darītājiem. Pārsvarā tur es strādāju ar pedagogiem, braucu uz skolām, mums ir kursi ar apliecībām, ar darbošanos, ar darīšanu, ir saziņa ar vecākiem, ir par apzinātību, ir par pārbaudas, nu, kas jau skolā ir vajadzīgs. Un arī vecākiem. Jā, vecākiem tur ir ik pa laikam. Nav tā, ka visu laiku regulāri pedagogiem ir gandrīz visu laiku regulāri, visi brīvlaiki aiziet darbā ar pedagogiem, bet arī vecākiem tieši par bērnu izaugsmi un tam līdzīgām lietām. Nu, lūk, un cīguns man ir un apzinātības prakse, bet apzinātība ir vairāk kā ikdienas prakse, teiksim, es tās izmācījusies, es esmu, nu, pabeigusi lielo kursu, kā pedagogs, kurš strādā ar šīm metodēm, bet nav tāda profesija apzinātības pedagoga, ja? Ir ciguna Vēl nav. instruktors, jā, vēl nav. Apzinātības praktiķis, varētu tā teikt, ja? Tā kā tas ir Es tāds. dzirdu, ka tu esi skolotājs un dažādu jomu skolotājs. Gan aktīvi strādā ar bērniem, ar vecākiem, nu, respektīvi ar pieaugušiem. Un tas, ko tu dari, man liekas, mums ļoti bieži atkārtojas, bet tas ir noteikti par tevi. Es tāpēc arī sasveicinājos, ka arī ar visiem pārējiem darītājiem, ka tu māci augt, tu māci mainīties, tu māci saskatīt gaišo, un visas šīs tavas prasmes, tā enerģija, iedvesma šobrīd ir akumulējusies tavā jaunā projektā, vai ne? Jā. Īpaša telpa labbūtībai. Un labā ziņa ir tāda, ka ikvienam interesantam ir iespēja būt šajā telpā, būt ar tevi sev izdevīgā laikā un ņemt to tavu pieredzi, pielāgot sev, paskatīties, kā tas strādā, darboties, vai ne? Jā, Papildināt. tu tik labi pastāstīji, ak, mans Dievs, cik precīzi. Jā, tā ir šobrīd Facebook grupa personīgā labbūtības telpa.
Savulaik mums tagad arī grupā viena dalībniece vaicā tieši par to labbūtību, ka viņa saka, man vajag sadraudzēties ar to ar to terminu labbūtība. Mhm. Tad, kad es pati pirmo reizi to vārdu izdzirdēju, man arī bija tāds, atkal kaut kāds te izgudrots jaunvārds, ja? Kur tad paliek labsajūta, kāpēc nevar teikt labsajūta, kāpēc vajag teikt labbūtība un tā. Bet kamēr es mācījos šo labklājības un stresa vadību un coachingu un apzinātību un visu to pārējo, tagad tu tā lasi vairāk un pastudē vairāk, tad man ļoti patikās tāds vienkārši izskaidrojums, ka labbūtība ir tāda, nu, ka tev ir vienkārši labi būt. Labi būt. Nevis tikai, ka tu jūties, nu jā, man tāds prieciņš sirsniņā un gaišumiņš, bet vide ap tevi ir patīkama, darbs tev ir patīkams, ka tu tev ir labi būt visur, kur tu esi, to, ko tu dari, ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi. Un tāpēc ir šis projekts, kur ir tādas prakses, kuras man pašai ir ārkārtīgi palīdzējušas labi būt tajā ķermenī, kurā es esmu, tajā vidē, kurā es esmu, darot tos darbus, kurus es daru, satiekot tos cilvēkus, kurus es satieku. Un kas ir ļoti svarīgi, ka tu vienkārši praktizējot dažādas metodas, nejot visu šo ceļu, pamani, kur tā tava enerģija pazūd, kur tu viņu smelies, attiecīgi tu vienkārši atsakies no kaut kādām lietām un notikumiem un situācijām savā dzīvē, kur tu jūti, kas tev rada diskomfortu un ka tu neesi vairs resursā. Nu, lūk, un tāpēc ir šāds projekts, kur es tiešām labprāt dalos ar gan ciguna praksi, gan coaching, gan apzinātību, meditāciju. Un Facebook grupa, jo man pašai ļoti, ļoti patīk. Nevienmēr, protams, ja ir atsevišķas situācijas, ka tev vajag klātienē un zūmā, bet citādi man ļoti, ļoti patīk, kad es varu klausīties tad, kad es pati gribu. Jā. Jo tā kā tu sākumā teici, sveiciens darītājiem, nu, vat šitas viss ir darītājiem. Ja ir cilvēks, kuram ir vajadzīga, tikko dari tā, būs mājas darbs, man jāiesūta, ja, tad tas nav Facebook grupai. Mums ir pieaugušo tāda mijiedarbība, un es pati esmu darītājs arī, un ja es kaut kur eju uz kaut kādām mācībām, tad es vienmēr daru, es nekad nešmaucu, es nekad nedaru pa virsu. Skolā es tā arī skolā spikoju, bet es nekad nevienā, es varu klausīties vispār kursus no kaut kā no ārzemēm, kurus mūžam nesatikšu to skolotāju, bet ja viņš man ir devis nu, kaut kādu vingrinājumu, es vienmēr izdaru un vienmēr piedzīvoju tās pārmaiņas sevī. Un tāpēc es taisīju arī Facebook grupu, jo tas nepiesaista ne pie kāda laika. Tu vari klausīties kaut vai 1 naktī vai 8 no rīta. Tas ir viens. Otrs ir, tu vari klausīties kaut vai 100 reizes pēc kārtas, kas arī man ļoti patīkam, jo man pašai ir arī bijis, kad vajag patīt atpakaļ, kā tur tas bija domāts, ja? Vai mazums kaut kas tev iztraucē, tur nostapēja ierakstu un atgriezies pēc kāda brīža arī tur ir. Nu, tāda milzīga brīvība izvēlēties, kad tu to dari, cik bieži tu to dari. Un vēl viens labums, kāpēc man ļoti patīk arī tieši Facebook grupas, nevis vienkārši ieraksti arī ir labi, bet Facebook grupā man patīk tas, ka, ja tu viņā esi, tev parādās atgādinājums. Un man pašai tas tā ir bijis, ka tā, es redzu, ka nu, tur šķir kaut ko skaties, un tur kaut kas ir ielikts jauns. Ai, nu labi vēlāk. Paiet mirklis, tu atkal redzi, ka tur kaut kas ir. Un mums ir tā, ka mums tā grupa ir 2 mēneši, un vienkārši, nu, prāts ir tā uzbūvēts, ka tu ik pa laikam tev Atgriezies pie tām. Griezies pie tā, tev ir atgādinājums, ej, personīgās labotības telpā kaut kas notiek. Un kaut vai sev atkārtojot visu laiku šos vārdus, personīgās labotības telpa, personīgās labotības telpa, gribot, negribot, tu ik pa laikam pievērsīsi tai labotībai lielāku nozīmi nekā
vienkārši dzīvojot nost, jā. Tā kā, Jā, tā, izgaismo šo jautājumu priekš sevis. jā, Man liekas, ļoti veiksmīgi, ka arī tu apvieno šīs savas prasmes, kā tu viņas atlasīji. Tur ir ciguns, tur ir meditācijas, un tur ir arī coachings. Un cilvēkam tos 2 mēnešus ir iespēja tiešām sistemātiski strādāt ar visām šīm 3 dimensijām un izveidot sev tādu dziļu krāšņu telpu. Tā, tā kā man liekas, tā ir ļoti jauka iespēja mainīt sevi, mainīt savu pasauli ar tādiem maziem, maziem solīšiem. jā, Um, maziem Es salīšiem. maziem, maziem solīšiem, un es atceros arī tavu hashtagu, kur tu visur arī liec, ka padari pasauli par kripatiņu gaišāku. Man liekas, tas ir ļoti par to, kā mēs maziem, maziem solīšiem varam mainīt lielas lietas un pirmkārt jau savu pasauli. Jā, pilnīgi noteikti sākt ar sevi, jo ļoti, ļoti daudz, kur dzird, nu tagad jau tur liela steiga, tagad darbā stresa tik daudz, tagad ir visa un vispār pasaule mainās. Jā, viņa mainās, bet tas nenozīmē, ka tev ir normā, jā, nu, ka tu uzskati, ka norma ir būt stresā. Nē, tā nav, tas ir izdomāts un pieņemts par normu. Un cilvēki ļoti daudz. Nu jā, man šķiet, iet uz labo pusi. Ļoti daudz ir runā par apzinātību, paldies Dievam, ļoti daudz meditē, jogo, ciguno, ļoti daudz to dara. Bet arī šis ir viens veids, kā jūs varat, nu, tā kā uzturēt sev resursā. Bet vēl aizvien ļoti daudz es dzirdu, kad vienkārši pēc fakta ir tā, ka tu esi vāveres ritenī. Un tieši pretēji, un ja tu neesi vāveres ritenī, tad uz tevi tā skatās dīvaini, bet, nu, Vai viss kārtībā? ne? Kad Vai it kā viss ir kārtībā? pieņemts par normu būt Mhm. stresā, būt ātrumā, būt nepamanīt, pavirši izlasīt, aizmirst, ka tas ir pieņemts Jā. par normu, bet tam tā nav jābūt. Tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, tu ļoti tā pareizi noprecizēji. Tas tik interesanti, tas uzskats, tā norma, ka ir normāli slikti justies. Ir normāli Jā, tieši tā, nebaudīt sevi, tieši tā. būt neapmierinātam ar sevi un visu laiku kaut ko gaidīt, kad paliks labāk, bet labāk nepaliek. Tur Tieši tā, ir tas precīzi. āķis, vai Ne? ne? Kamēr pats Cilvēki ir cilvēks pieraduši, nesāk ka mainīties. piekdienā Jā, viss. ka skolotāji izdeg, ka vispār uzņēmumos ļoti, nu ne tikai skolās, visur, kur, ka cilvēki izdeg. Un ir tiešām, tieši pareizi tu saki, kad ir pieņemts jau ļoti daudz, kur par normu, kad ir grūti. Tad tam tā nav jābūt. Tam tā nav Tev tā jābūt. nav, Kadri? Kā tev ir? Pastāsti. Par Kā tev? grūtumu Kā tev, man, Kadri, ir? man ir tā, es esmu kaut kādīgi tā ieriktējusies, ka es dzīvē daru to, kas man patīk. Un tikai. Skolā man nenormāli patīk. Es sakrītu mājās kādreiz uz nerviem par to, ka tagad būs Nu, šitas kas klausies, Kadri, nav pareizi ar tevi. Kā tu vari tā, ka tu dari tikai šausmas. tās lietas, kas tev patīk? Taču Jā, mums zini kā, nenotiek. es varu pateikt, ko es daru, kas man nepatīk. Man nepatīk tīrīt māju. Bet es to daru, nu, tāpēc, ka vienkārši vajag. Bet ir viena fantastiska metode, pačukstēši, ja, ko var mēģināt izkopt. Ka, ja tev ir kaut kādi darbi, kas tev nepatīk, nu, ir jādara. Nu, piemēram, nu, kaut kā tāpat mājas tīrīšana, ja. Mhm. Jo man nepatīk tas, ka tu iztīri, un viņi tāpat ir rīt netīri. Un atkal, un atkal, un atkal. Un tas man nepatīk. Ka tas rezultāts nav ilgi paliekošs, ja. Mhm. Bet uz darbiem, kuri tev nepatīk, tu vari paskatīties kaut kā, kāpēc gan, lai viņš tev tomēr varētu patikt. No citas puses. Un pieņemsim, savulaik man bija tā, ka man nepatika, nu, skolās beigās ir tādas garas atskaitas, ja. Un tad man bija viens posms, tu saņem to Dokumentu. palegu, Mhm. to dokumentu saņem, tu saproti, ka tev viņš ir jāraksta, un tu negribi ķerties klāt, jo tas būs, tu zini, ka ilgi. Un tad, kad es vienu reizi, bet es jau tad biju šo to mācījusies, un es jau sapratu, kas man tajā visā, kāpēc man tas nepatīk. Un tad, kad tu vienu reizi kaut ko tādu piedzīvo, tad, pateikšu jums arī grupā, mēs par to nerunājam, tad vienkārši, nu kā, ja tu piedzīvo kaut kādu izaicinājumu, kas tev nepatīk, nu izdari secinājumus, ko tu nākošajā reizē dari citādāk, lai viņš tev patiktu. Ja tev tas ir jādara tik un tā.
Ja tev nav tas jādara tik un tā, nu nedari, deleģē kādam citam. Manā gadījumā, ja es zinu, ka man tā atskaita būs jādara tik un tā, es piedzīvoju vienu gadu, ka man nepatika to darīt, tas bija ilgi, tas bija mokoši, es nevarēju atrast, jo tur ir par visu gadu kaut kādas tur, ko tu esi darījis. Un tad es eju cauri e-klasē, un ak, Dievs, cik tas ir ilgi un gari un apgrūtinoši. Bet vienreiz es to piedzīvoju, un es zinu, ka nākošais gads man atkal tas būs jādara. Un tāpēc es to visu sagatavoju jau aizbraucu ekskursijā, ielieku atskaitē. Ir vecāku sapulcs, ielieku, un tu to visu esi izdarījis tik īzī un tik plūstoši un tik nesāpīgi. Kad tu to no tā, viņš to nekādā veidā neapgrūtina, plus es mēģinu tādiem darbiem piešķirt jēgu. Piemēram, tai pašai mājas tīrīšanai, ja man viņa nepatīk, ja es viņu daru pa virsu, bez apzinātības, bez klātesamības, tad man viņa nepatīk. Nepatīk man to darīt. Bet ja tu tam piešķir citu jēgu, kaut vai es nezinu, tīrīt ar mīlestību, ka tu saproti, ka tu kārto domas, jo tā ir. Tīrot māju, mēs kārtojam arī savas domas, tas ir tāda, tīrīšanas meditācija, ja? Tā ir, un ja tu to paskaties no citas puses, tad tas viss ir savādāk. Tas pats ir, ja ir kaut kādi darbā kaut kādas, nezinu, situācijas vai sarunas. Jautājums, cik tu tam velti enerģiju un no kuras tu puses paskaties, ja? Ja tu gribi kultivēt to purva burbuli, tu to vari darīt, bet tu vari izvēlēties citādāk uz to paskatīties. Un tad tas viss ir vieglāk, gaišāk, jaudīgāk, enerģiskāk un patīkamāk. Un Tā, es saprotu, tu padalījies ar vienu tehniku, kā nepatīkamus darbus arī. pārveidot par patīkamiem un rezultātā nonākt vienalga pie tā dzīvesveida, kad es daru tās lietas, kas man patīk, vai ne? Jā, un ja tev vienkārši gadās kaut kas, ka tu, ne jau visas pieredzes arī mēs zinām, ir jau pieredze, ko tu nezini, ka tev varbūt riebjās to darīt, bet tad tu attiecīgi tu to izdari, secini, vai nu tu to nekad vairs nedari, vai nu deleģē, vai nu meklē jēgu, un dari mazliet viņu savādāk. Tā. Un tas tev dod arī to enerģiju un iedvesmu, Jā. ne? Ikdienā negaidīt, kad beidzot pienāks piekdiena, varēs atpūsties, bet būt šodien priecīgam, enerģiskam, Jā, noteikti. baudīt to savu telpu. Man patīk darbdienas, un man patīk arī brīvdienas. Man patīk gan. Šis ir labi, patiesi prieks to dzirdēt. Novēlu visiem darītājiem arī baudīt tieši šādi savu ikdienu. Saka, Kadri, jebkurā gadījumā arī veidojot šos visus projektus un kad būt par skolotāju ir zināms izaicinājums, jo tu nodod zināšanas, prasmes, bet kā ir ar šaubām un kļūdām, vai precīzāk sakot, kas tev dod pārliecību turpināt darīt, domāt par tādiem jauniem projektiem, kā piemēram labklājības telpa? Kā ir ar to pārliecību? Zini, kā es esmu ļoti tāds iedvesmas cilvēks. Un tad, kad ir vienkārši tā, vajag, ka tu vispār nevari pagulēt, un tev vajag uztaisīt. Un tad vienkārši to izdari. Un tad ir atkal projekti kaut kādi, kuri dus mierā jau 2 gadus, ja? Un viņš tur vienkārši dus un briest un mainās un transformējās. Un ir projekti, kuri šādā dusēšanas mierā izdziest lēnām, izplēn. Un ir atkal, kuri mainās, transformējas, un atkal ir kaut kāds brīdis, kad, jā, šitas ir tas īstais brīdis, kad tev vienkārši ir dzirkstēl, ka tu, gribu, daru, kaut kā nokomplektējās, sakārtojās galvā, un tu nes to tālāk. Pārliecība droši vien, es nezinu, vai tā ir pārliecība, tā drīzāk droši vien kaut kāda iedvesma, kaut kas tāds, ka tev saslēdzās klikšķis kaut kāds, un tu to dari. Un savukārt tas, ko es nesu tālāk, ir, kā cigunā es esmu daudzus gadus. Mums arī bija diezgan daudz gadus. Mums bija arī projektā. Mēs bijām Rīgas domas finansētā projektā un vadījām tur pa visu pilsētu un visur, kur tā kā. Un vienkārši tad, kad tu pats to dari, tad, kad tu pats ar to dzīvo, tad tev nevienam nekas nav jāpierāda pa lielam.
Un tie, kas sadzird un dara, atkal atgriežamies pie tā paša, jā. Tie, kas sadzird un dara un pamēģina, um, atkal, nu vai nu tas saķeram, tas klikšķis notiek, vai viņš nenotiek. Vai nu viņš paņem, iedvesmojās, un ir pat arī, kas mums ir aizgājuši tālāk uz cigunu instruktoriem, viņi atnāk pie manis uz nodarbību, nu, kad mums, nu, īsti, nu, lielās nodarbības. Jā, Kad atnāk uz nodarbībām un paiet kaut kāds laiks, viņš saka, es arī iešu uz instruktoriem, jo tur tu mācies vēl dziļāk un medicīnu, nu, tur visus tos punktus un viss, jā. Tā kā droši vien nu, viens ir tā iedvesma un klikšķis vispārējais, bet, nu, kad tu pats ar to dzīvo, teiksim, coachings arī. Nu, kā mums ir grupā pirmdienās ciguns, trešdienās coachinga mhm. sesijas, un piekdienā ir Meditācija. apzinātība vai meditācija. Vai nu Jā. apzinātība, vai nu meditācija. Šodien Mhm. bija, pieņemsim, apzinātība, un tad, nu, mainīsies, jā, jo tur drusciņi mazas niansītas atšķirībās. Nu, lūk, un, piemēram, ar cigunu es jau esmu jau vairāk kā 10 gadus, ar coachingu es visu laiku uz to gāju, un NLP treneri, nu, kad mēs mācāmies neirolingvistisko programmēšanu, tur arī ir coachings iekšā, un tad ir tagad pavisam coaching prakse jau izieta jau gan nu, mācoties par coachu, metacoachu skolā, gan transformācijas coachu, gan labbūtības un stresa vadības coachu, un tur tā prakse visu laiku ir. Un ikdienā skolā jau arī mums ir pa lielam, man ārkārtīgi patīk tā visā tā coachinga pieeja, tur tik ļoti izrauj no iekšas ārā to, kas tu esi, nevis uzliekot šablonus. Un tas, kas ir šajā grupā, šajā personīgās labbūtības telpā, arī tur nav tā, ka es tagad apsēdīšos un lasīšu lekcijas, dzīvojiet šitā, tad jums būs viss labi. Tāpēc mēs esam izaugsmes vietu darītājiem, kur tu caur sevi, teiksim, coaching sesijās uzdod jautājumus, un tu atbildi pats caur sevi, kā ir tev. Un tu aizēji līdz tiem saviem dziļumiem, un neviens no malas tev nepasaka, tagad tev jādara šitā, ja? Tā kā to pārliecību visticamāk iedvesma klikšķis, ka tu vienkārši sajūti, ka tev ir, nu, zināt, tas Jā. teiciens, visums sadodās rokās, lai kaut kas notiktu. Un Un sākumā ir ideja, kurai tu notici, kurai tu kaut kā jā, uzticies, jo savā intuitīvā līmenī tu saproti, ka tas strādā, un pēc tam nāk arī pārliecība, jo, ko es saklausīju, tu minēji, ka pārliecināt citus, bet es vairāk domāju par sevi, pārliecība par sevi. man, un es sadzirdēju to, ka tas, ar ko tu strādā, ir vairāk kā tavā ikdienā pārbaudīts, tas O, strādā tevi. gadījumi, Tas strādā gadījumi. tavā klasē, tas strādā tavās grupās, un tāpēc jau tu pat varbūt neaizdomājies, kamēr es tagad tev pajautāju par to pārliecību, jo viņa tev ir ļoti iekšā, Nu, jo viņai vienkārši pēc tu ar tevis to jau dzīvoji. acīm redzams, vai ne? Kaut kas tāds, par ko tu vairāk nedomā. Jā, Tas droši darbojās vien, un tāpat viss. tās apzinātība arī, ja, kad Mhm. ļoti daudzi tagad par tiem, kad, nu jā, ka nepaspēj steigā, tur pavirši kaut ko aizmirst, kaut ko tādu, bet ja tu uztrenē to apzinātību, to klātesamību, tad tu iemācies, tās visas ir trenējums prasmes, un to cilvēki aizmirst, kad ne tikai lasīt jāmācās un sazināties un doktora grādus taisīt, bet visa tā, nu, ikdienā būšana labbūtībā, tā ir prasme, ko tu vari uztrenēt. Interesanti, droši vien, ka tas ir. Nu, pie tā jānonāk, tas ir jāpieņem. Tas prasa arī kaut kādu O, zināmu laiku, jo droši ir vien. skaidrs, vai ne, un tur no bērnības dzirdēts, ka jā, tev jāvingrinās, lai sportā sasniegtu rezultātus, akademiskos rezultātus vēl, un kaut kā jau minēju, tas mainās, bet vēl joprojām priekš manis tas, ka mums dienā jāieplāno vai jāatvēl laiks, un tur jāiegulda enerģija un pūliņi tajā, Jā, lai tu justies labi, tas vēl ir domājamais gabals, bet no domām jāpāriet pie darbiem, vai ne, kadrējiem? jā, Sākumā es doma, klausos, darbi. un pilnīgi man acīs ir daži, ko es, nu, pazīstam cilvēki, kad tā kā mums vēl bija ziedoņdārza arī ciguns, jā, projekta laikā, visu laiku, katru pirmdienu mēs cigunām ziedoņdārzā. Jā. Un tik daudz gadījās situācijas, ka tie, nu, pāris pazīstami cilvēki, jā, būs man arī kaut kad pie tevis jāaiziet, nu, būs jāaiziet, vairs nevar izturēt, būs jāaiziet, un ka tā vēlme tā kā it kā ir, bet līdz tā darīšanai nenotiek, un būs jāaiziet, un es jau vispār ar šitiem vairs ne, nu, es jau sen vairs nereaģēju, jo es zinu, kā tas tur ir patiesībā,
Un tad tas cilvēks saka, nu šodien gan nē, es esmu tik nogurusi tikai gulēt. Un, kad tu skaties uz to cilvēku un tu saproti, tu jau esi jau ar vienu soli izdegšanā, tev jau sen vajadzēja gan meditēt, gan cigunot, gan jogot, gan vispār izslēgt visu telefons bet katram pašam jānonāk pie tā. Tas tieši Jā. katram pašam. Mm. Es arī nesen, laikam, NLP centrā, viņi tur liek dažas fragmentus domas, un esmu parakstīta arī sociālos tīklos, un viņiem bija tāda doma, ka patiesībā, darot vienas un tās pašas lietas ikdienā, mēs netiekam pie jauniem rezultātiem. Un ja šīs lietas, ko mēs darām ikdienā, noved mūs pie tā, ka piekdien gribās tikai gulēt un viss, tad, ja mēs turpinām Vai tāpat ne? darīt, mēs turpinām gaidīt to piekdienu, kad mēs beidzot varēsim tur likties uz divānu un gulēt. Un tad Ir. varbūt sāk kaut ko citādāk darīt. Bet Varbūt, grūti, redz, bet bet grūti grūti. Jā. ieradumus mainīt ir nenormāli grūti, tāpēc, teiksim, es grupiņā visu laiku arī atgādinu Mhm. dalībniekiem. Droši vien, ka viņiem kaut kādā brīdī sakritīs uz nerviem, jā, šitas te, es ceru, ka jūs izdarījāt to un to. Varbūt nē. Varbūt nē. Bet es zinu, kā man ir bijis arī par mājas darbiem, ka ja es kaut ko vēl tur esmu tur ievilkusi, novilkusi līdz pēdējiem brīdim, tad tev tāds atgādinājums, nu tomēr tu izdarīji, jā, un tad tu tāds, o, forši, jā, tā kā, nu jā, tas nāk, kad to ieradumu ir grūti mainīt, pat ja cilvēks, viņš izlēmj, viņš piesakās grupā, viņš samaksā naudu, viņš pieslēdzās, it kā tā atbildība ir, nu es taču naudu maksāju, nu, es gribu iegūt visu, jā, bet lai tu visu iegūtu, tev ir jādara, Pašam. un, ne, Pašam. pašam jādara, Jā, ir tas atslēgas vārds. nav burvju nūja. Es aizskaitīju naudu, tātad es tagad būšu labotībā. Tev ir jādara. Un tos ieradumus, protams, ka grūti mainīt, bet tāpēc ir mums 2 mēneši. Un mums tāds nu, nosacīti izlaidums 12. aprīlī paredzēts. Un klātienes tikšanās viena arī ir paredzēta vēl pa vidu. Un tad par tiem 2 mēnešiem, tad es domāju, ka, nu, man tā doma tāda, ka daļa, kuriem tos ieradumus būs grūtāk uzsākt, nu, tomēr ir, nu, tomēr, ka tev 2 mēnešus, 3 reizes nedēļā kāds pieklauvē tev pie Facebook lodziņa, nu, ka tomēr varbūt tas ieradums izveidojās, vismaz padomāt par to, ja, tā Bet kā, tā arī ir iespēja būt starp savējiem cilvēkiem, jā. vai ne? Jo būt starp savējiem arī ir ļoti svarīgi. Kas ir kadrī tavi cilvēki, kur tur var Zini, sākt pa savējiem? oi, cik tas ir foršs jautājums. Mani cilvēki, es par šito esmu domājusi, tad, kad es visu laiku kaut kādās mācībās esmu. Jo es jau sen sapratu, ka tās mācības, nu, tie kursi, ja visi visādi ir nu, tādās patīkamās, nopietnās skolās. Un es sapratu, ka lielā mērā tā būšana tajās apmācībās ir, es sev nodrošinu arī iespēju būt starp savējiem. Mhm. Jo skolas vidē mani savējie ir citi, protams, ka ne visi, ja, bet nu, tas ir cits lauciņš, ja. Bet tādi, kuri ir tendēti uz izaugsmi, uz pašanalīzi, uz patiesumu, uz īstumu, ak, dieviņās tu aizēji, piemēram, uz tādiem coaching kursiem, tev ir mājas darbs, tur ir jārunā par tādām dziļām lietām, un kur tu zibenīgā ātrumā vari atļaut sev raudāt, sveši cilvēki, bet tur viss ir tik konfidenciāli un reizē tik patiesi, ka nu, tas ir īpaši. Protams, ka savai, nu, protams, māsa un mamma par to nav runa, un dzīvesbiedrs un dēls un ģimene, tas ir, nu, cits, jā. Bet Arī tas ir tas pats. bet tas ir atkal, nu, nu, cits, teiksim, ir viens kaut kāds tas burbulis, par ko tu runā, kamā tu dalies, un viņi tevi redz bez skropstu tušas un ar dvieli ap galvu, ja. Tas ir tāda līmeņa savējie, ka nu, tu tur pliks vari būt un slims un puņķains, un tu esi pieņemts un saprasts un atbalsta tevi. Un savukārt tādā izaugsmes lauciņā arī, kad tieši tas, ko es minēju, ir dažādas apmācības, kuras gados ar cilvēkiem, kuri nešmugulē nekādus mājas darbus, jā, ja vajag kaut vai vēl vakarā, jo mums tur visur ir jāpraktizē, jā. Visur ir Mhm. daudz prakses loģiski, un nav skolotājs blakus. Vienkārši tu pats sarunā ar grupas biedriem, tu tiecies un runā,
un kad vienmēr ir pa īstam. Zini kā, tas laikam, bet redz, kā es aizrunājos līdz tam vienam vienojošam vārdam. Un es viņu gribēju to pateikt, bet tu pateici pati. Es domāju, es Pa pagaidīšu, kad, īstam, jā, jā, ka tu esi, patiesībā tavi cilvēki, gan ģimene, gan tie jā, citi, tas ir tas viņus vieno vienojušais. tas vārds pa Tas ir pa īstam. īstam, ka tu vari būt, jā, nu redz, cik vienkārši. Pusstundas Mm. garā sarunās nonāc līdz viena vārda. Jā, tas ir tas vienojušais, ka tur ir pa īstam, tev nav nekas, gribi raudāt, raudi, gribi pažēloties, pažēlojies, gribi iedvesmot, nu, ka tevi pieņem un tu pieņem. Tas ir it kā vienkārši, bet no otras puses man šķiet, tas ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem gan mūsdienu cilvēkam, gan arī varbūt vēsturē, un iespējams arī nākotnē būt īstam, būt patiesam. Uh, Bet tā ir milzīga vērtība. Es to redzu kā jā. nenormālu lielu vērtību. Mhm. Un mēs arī klasē par to runājam. Protams, ka tu ar savu brīvību nedrīkst traucēt citu cilvēku brīvībai, bet, ja tu esi īsts un patiesi, tad tā miedarbība notiek tik dabiski, kad nav ne mazākās vēlmes kāpt kādam pāri vai kaut ko tādu darīt, jo tur viss ir tā īstam, jā. Un tad tas tā gaiši notiek un dabiski un plūstoši un tādā patīkamā miedarbībā, veselīgi, ja tā var teikt, gan fiziski veselīgi, gan mentāli, gan, nu kā mums tur saka, ekoloģiski, ja, pret sevi, pret citiem, pret pasauli, ja, kad tas viss ir tā gaiši un ekoloģiski tādā, nu, lielākā mērā. Es arī iedomājos, ka patiesībā arī šī labotības telpa ir telpa satikt sevi. Jo bieži vien tas, ka tā kā rīņķis, tu ieskrienies un skrien, ka spēku nepietiek un tā tālāk. Tā ir kaut kāda arī izvairīšanās no tā, lai saskatītu, kas tu esi, lai pieņemtu to, lai Šito pabūtu tagad ar pasaki sevi. lēnāk un vēlreiz. Es nevarēšu pēc tam video, jā, bet es noteikti varu atkārtot, ka Jūs sadzirdējāt visi, ja, ko Irina teica? būt ar sevi, ja? Esam kopā ar sevi un uzdrošināmies būt kopā ar sevi, jo nekas cits mums patiesībā neatliek, vai ne? Vai nu Precīzi, savā patiesībā telpā, vai nu precīzi. kā. Uzgriež telefonus, uzgriež mūziku, uzgriež iet pa šopingiem. Es nesaku, ka to nevajag, to vajag. Ja tu visu laiku sevi dabū resursā un spēkā un mierā. Tā Citādi mēs ļoti izkliedējamies. Mūsu enerģija, viņa izklīst vienkārši pa visurienu sīkos mazos gabaliņos, un tev vispār nepaliek tā, nu, tā fokusa uz sev. Man ļoti patikās tas salīdzinājums, kad ir karuseles riņķī. Un mhm. es biju metožu karuselī Liepājā, man uzaicināja, nu, uzstāties ar nelielu tādu īslekciju. Un mēs tieši runājam un skatāmies bildi, ja, kad ir karuseles griežās. Varbūt jūs arī kādreiz kāds tieks klausās, kādreiz arī jūtaties, ja, ka tev tur viss ņirb. Un es tiem dalībniekiem prasu, es saku, nu, vot, tas karuseles, paskatoties, nu, kādas tās sajūtas. Un viena dāma saka, oi, slikti paliek, ja? Un ļoti daudz tā dzīvo. Un stāsts ir par to, ka, ja ir šis viss, ko mēs runājam, ir tas spēks sevi un miers sevi, tad tu jau esi tas centrs, ap kuru tas viss var griezties. Un tev nav jāgriežās līdzi. Tu vari tur būt, tu vari tam visam to visu redzēt, tu vari pat vērot un kaut kādīgi varbūt pat ietekmēt, bet tev nav jābūt tajā krēslā, kurš riņķo līdzi, tā tam nav jābūt. Un tas nenozīmē, ka arī vēl paliek vienaldzīgam. Nē, arī vienaldzīgam tev nav jābūt. Tu esi klātesošs tikai mierā un spēkā. Un tā ir viena fantastiska prasme, ko es novēlu visiem atklāt un uztrenēt un dzīvot vienkārši gaiši. Un dzīvot gaiši. Tā būtu varētu tāda laba misija katram priekš sevis būt un vienkārši būt ar sevi, būt centram, ja? Palikt mierīgam un izmantot tos resursus un iespējas. Un kā tev šķiet arī, kad arī tas, ko tu nosauc, tas, ka mums tur apkārt tagad tas karusels, pātrināts laiks iespējams, tas varētu būt viens no lielākajiem tādiem izaicinājumiem tādam mūsdienu cilvēkam būt mierā, būt stabilam šajā visā. Nu, zini, tas, kad ir ātrāks laiks, tas ir skaidrs, un es neesmu nekāds planētu speciālists, bet, ja palasa informāciju, tad tiešām arī planētās tur visādas izmaiņas notiek un tā. Es domāju, ka tas ir izaicinājums noteikti, jo
ir ļoti, ļoti daudz kairinātāju. Mhm. Pat nerunājot par tām planētām, pat nesaprotot neko no tā, bet ir, nu, teiksim, salīdzinot ar manu bērnību, šobrīd ir ļoti daudz kairinātāju, kuri sadala mūsu uzmanību. Ja agrāk tā nebija, tad šobrīd tas tā ir. Un cilvēks ir mazlietiņa, nu kā, ir jābūt līdzsvaram. Tas, kad nāk tehnoloģijas, ļoti labi, priecājieties par to, vienkārši izmantojiet viņus savā labā. Vai mākslīgais intelekts kāds tur uztraucās, vai un visu laiku kaut kādā noliegumā dzīvot. Nevajag dzīvot noliegumā. Ļoti labi, ka tehnoloģijas attīstās, ļoti labi, ka zinātne attīstās. Paldies Dievam, tāpēc cilvēce vispār, nu, tāpēc mēs esam cilvēki, lai mēs attīstītos. Bet tas klupiens notiek tajā, kad līdzsvaru nu, zūd līdzsvars un cilvēks aiziet prom tik tālu no sevis, ka ieiet tajā, nu, ja, teiksim, mēs ielikt svaru kausos, ja, tad tu jau sevi vispār esi izšķīdis visā tajā, kas tev ir apkārt, un visu savu enerģijas ieguldījis tajos krikumiņos, tur telefonā, datorā, televizorā, kā es atceros, man šausmīgi kaitināja, bija savulaik tāda reklāma, sen, kur mammai savs televizors virtuvē, bērniņam savs televizors bērnu istabā un tētim savs televizors guļamistabā. Juhu, Mhm. nenopriecāties, ja, nu murgs. Un to cilvēks izdara to lielo kļūdu, ka pazaudē balansu. Tā kā vajag tehnoloģijas ļoti labi un visu ko. Un, Bet jābūt prasmēm, tā kā bet jābūt satvert prasmēm. sevi. Vat tur tā Mhm. lieta. Un es par šito visu laiku arī par skolu vidē visur tas tā ir, kad ja agrāk mums bija problēmas dabūt to informāciju, tad šobrīd mums ir problēmas viņu atšķirot un Apstrādāt. vadīt. Un vadīt, jā. Jā, un vadīt. Un visa tā, tas, par ko mēs teiksim, to enerģijas līmeni, tu vari vadīt. Vadīšana nenozīmē tikai reaģēt. Mēs jau ļoti bieži tikai reaģējam uz impulsiem, bet vadīšana nozīmē, ka tu arī proti plānot, ka tu sevi esi izpratis, ka tu zini, kas tev, nu tā kā es sākumā teicu, ja, kad es tagad zinu, izdarīju vienreiz tādu darbu, kas nepatīk. Tagad es zinu, ka man viņš nepatīk, tāpēc es plānoju, ko es darīšu citādāk, lai vai nu viņš man iepatīkās, vai nu viņš nav jādara. Un tā prasme vadīt ir ne jau tikai reaģēšana uz impulsiem. Tu man iesiti, nē, es tev nesitīšu. Nu, nē, tas ir vairāk, ka tu plāno, lai šāda situācija vispār nerastos, un tas ir ilgtermiņa darbs. Tā kā Plāno, vēro, plāno, analizē, vēro, atpazīsti. Ja? Tā kā pieņem tas lēmumus. ir Mhm. taisnība. Es piekrītu, ka tas ir liels izaicinājums, jo tie ir tādi, nu kā mēs paši zinām, kad visur strādā ļoti gudri algoritmi. Ja? Tas pats Facebook, ja? Kas man ļoti patīk, man tiešām Facebook ļoti patīk. Bet viņi jau arī, nu kā, man patīk, kad man sūta tās reklāmas, ja? Es, piemēram, nospiežu laiku uz, nezinu, vieniem purvu kurpēm, un man tagad nāk visu laiku tās reklāmas. Man personīgi tas patīk, bet ir cilvēki, kuriem tas kaitina. Man šie algoritmi patīk, jo es mūžam neatrastu tādas iespējas, kādas es atrodu, pateicoties vienam laikam, kurš algoritmu jau palaiž un man piedāvā tos piedāvājumus. Un ir kam tas kaitina. Bet Bet tā to kā var vadīt. Ir iespēja ieiet savos ieskatījumos un atzīmēt, tā kā kā tas tu ir vēlēsi komunicēt. izaicinājums. Tas ir Jā. izaicinājums, bet tas ir apgūstama prasme, bet visu laiku ir, nu tā kā, Pie tā jāpiestrādā. jāpiestrādā, jātur tas līdzsvars visu laiku. Jā. A, kas tev, Katrīna, lielākais izaicinājums šodien? Šodien, tieši šodien, Jā, tieši šodien. mans lielākais izaicinājums ir mm, mācēt, nu labi, ja šodien, nu tādā ilgtermiņā, ne, nu labi, šodien. Šodien manas lielākais izaicinājums, redzi, man paliek sarkana vaiga un sarkanas ausis. Tad, kad Tāpēc es ļoti daudz enerģijas un tā, iedvesmas. jā, Jā. un mans izaicinājums manī šobrīd no cigana viedokļa, man šobrīd ir ļoti augsts uguns enerģija, un uguns enerģija saliena rekur ausīs un visur, kur. Vajag darīt kaut ko. Jā, Jā? tieši, Vai jā. ko cigunā dara? Tādu Starp speciālu citu. vingrinājumu, tur, kur pšķuk, nolaiž uguns enerģiju. Un Aha. pieņemsim, tas mans izaicinājums būtu šobrīd, ja mēs par šito brīdi runājam. Tagad man ir sakāpusi enerģija augšā, tā, nu, uguns enerģija, un viņa ir tāda, teiksim, ja es, nu, ja vēl mēs runātu kādu vēl stundu, tad man būtu ļoti grūti savaldīt, lai es nesāku runāt par ātru.
Mhm. Jo tas, ka tev ir tāds, tad tu jau šitā, un tad viss kaut ko, ja. Otrs man būtu izaicinājums, kad mēs atslēgtos, nesakrist uz nerviem dzīvesbiedram, jo tur man būtu, man tik laba diena bija, man ir, un tad tu sāc, vat šitāds te palikt. Un tas man būtu šodien, tagad izaicinājums, pirms es aizēju tālāk savā dienā, noapot visu nost un rēķināties ar tā otra cilvēka enerģiju. Jo Redz, tu jau to esi novērojusi, tu tas zini, kā. novērojams, jā. Tā kā tas man būtu šodien izaicinājums, vai arī, piemēram, mēs vakar arī mums bija ar bērniem fantastiski tur sarunas un sapulces un spriedumi un lēmumi, vienkārši tur visa enerģija bija tā. Un tas man bija tiešām izaicinājums, jo man mājās ļoti atbalsta un uzklausa un ļauj visu, ko darīt. Un tas man ir izaicinājums atnākt mājās un normāli, mierīgi to izstāstīt. Nevis, jā, un tas man, visu cieņu mājiniekiem, viņi mani iztur, bet es viņus saprotu, ka kādreiz varētu būt tā, ka tas pat varētu kļūt kaitinoši, ja, ka tu ar savu tādu žvinks nāc un gāzies virsū, kad cilvēks tāpat grib mieru. Tā kā tas man ir izaicinājums to ātrāk vadīt un mainīt un, nu, tā kā būt līdzsvarā arī ar to apkārtējo enerģētiku, kas ir vispār tajā vidē, kur tu esi. Ja? Šis Skolā ļoti tas ir labs izaicinājums, tāds dziļš un patiesībā ļoti nopietns būt balansā, ko mēs ar tevi runājam, būt balansā ar mm, apkārtējo vidi un ar sevi. Tas ir ļoti nopietni. Un tas to ir nopietni, bet profesionālā lauciņā tas ir simtreiz vieglāk. Tas ir nu, vienmēr tā, ka profesionālajā tu skaties tomēr drusciņi disecēti, drusciņi no jā. malas, un tu visu laiku turi sevi savā. Arī tāpatās, bet tu visu laiku, es, piemēram, apzinos, ka man ir kursos jāvada pedagoģu dinamika man klasē. Ja es zinu, ka tūlīt būs pilnmēnesis, tad man ir jāvada tie darbi. Un profesionālajā tu to skaties tā, ja? Mākslinieks, ja? Es to mācos izdarīt. Iet labi, bet ik pa laikam mācos. Cik forši saklausīt šito te, ka Jā, patiesībā viena no mūsu lielajiem izaicinājumiem ir izaicinājumi tepat mums blakus, mūsu jā. ikdienas dzīvē ar mūsu mīļajiem, tuvākajiem cilvēkiem. Patiesībā netur ārā, netur Tā ir tā. lidojums kosmosā, kas arī, protams, ir izaicinājums, bet mūsu lielie izaicinājumi ir tepat mums blakus. Šis ir ļoti labs tāds nopaļojošais moments mūsu sarunai. Man varbūt pēdējais tāds jautājums. Ja mēs atskatāmies atpakaļ, viss, kas ir daudz darīts, tev ir tik daudz jau prasmes, zināšanas, iemaņas, pieredze. Um, ja tev dot otru iespēju tāds restarts, sākam no sākuma, nezinu, no bērnības, no jaunības. Kas būtu tas, ko tu mainītu, varbūt? Ja mainītu, varbūt nē. Tu zini, nu, mm, man ir ļoti daudz lietas, kuras es darījusi diezgan stulbi. Jā, skatoties ar šī brīža acīm. Ļoti daudz, ak, Dievs, cik daudz, jā. Gan privātajā dzīvē, gan uzņēmē darbībā, gan visu kaut ko. Ar šī brīža acīm atskatoties, liekas, ak, Dievs, tiešām tu to darīji. Bet no otras puses es ārprātīgi apzinos, ka es nebūtu tas cilvēks šobrīd, ja es neietu tam cauri. Piemēram, NLP es sāku vispār mācīties tikai tāpēc, ka es dzīvoju kopā ar kaut kādu tādu dīvainību, ja, kas ir vispār, nu, to nevienam nevar stāstīt, ja. Bet es esmu tajā pārliecībā, ka viss tas, ko mēs darām, mūsu ved uz kaut ko. Protams, kad es toreiz izvēlējos to, ko es izvēlējos. Bet tas ved uz kaut ko. Un līdz ar to droši vien, ka vienīgais, ko es tomēr mainītu, ko es līdz šim īsti nesaprotu, kāpēc es to nedarīju, ka es ļoti ilgi dzīvoju vienā mājā un ļoti labi pelnīju. Un es līdz šim nesaprotu, kāpēc man pat nebija ne mazākās domas iet no tās mājas prom un dzīvot citur.
Nu, īrēt dzīvokli. Un tas nebija tā, ka es toreiz būtu apzināti domājis, nē, es neiešu, te man būs jāmaksā īri, jo mums tur nebija īri jāmaksā, bija komunālie un tā. Un nebija tā, ka es būtu domājusi, nu, vat, tīri pragmātiski. Ja? Nē, Mhm. man bija ļoti laba alga un viss bija labi, bet tā vide bija ļoti saudabīga. Un es līdz šim neesmu sapratusi, kāpēc man pat nebija nevienas, pat nebija domas. Viena lieta, ka tas nu nedarīja, bet man nav skaidrs, kāpēc es pat nebiju vispār nevienā brīdī, man nebija domas iet prom no turienes. Tas ir ļoti interesanti. Bet nu, tas viss ved uz kaut ko. Līdz ar to. Un tas noved uz mūsu arī sarunas beigām, un ļoti labi un loģiski. Zini, kāpēc? Tas ir kaut kāds kosmisks patiesībā. Tāpēc, ka mēs noslēdzam ar to, ka, dārgie, darbie cilvēki, esat laimīgi un mainiet savu telpu, mainiet Jā, savu vidi, kur jūs tiešām. Ak, dzīvojat. Dievs, cik interesanti aizgāja. Pievērsiet tam uzmanību. Tas ir tas, kas jūs veido, un jūs varat, jums ir visi resursi, vai ne? Kadrī tev bija visi resursi. Tu vienkārši nebija aizdomājusies līdz tam, ka tu Sauprātīgi patiesībā nebija. absolūti vienkārši vari mainīt to savu vidi, to savu telpu. Tā kā es novēlu visiem pēc šīs sarunas, man liekas, ļoti, ļoti iedvesmojuši, parāda ļoti daudz iespējas. Un, pat noskatoties, pat sarunājoties, man ļoti daudz dažādas domas, un es esmu ļoti pateicīga tev par īstumu. Un tā ir, jā, tā ir vērtība, un es arī ļoti priecājos. Mani cilvēki arī ir tie cilvēki, kurus varu tā īsti izrunāties un Mm. būt ar viņiem blakus, tā visās iespējamās nozīmēs. Un, ja es pareizi saprotu, tad var pievienoties tai telpai Facebookā, atrodot tevi. Ja gribās paskatīties saistībā ar bērnu audzināšanu, lekcijas vecākiem un pedagogiem, to var ieskatīties tavā mājaslapā Izaugsmes vieta darītājiem. Ja? Arī, ja dari. Bet, Var, ja dari. ja Jā. ieliek googlē, var atrast arī izaugsmē darītājiem. Pati mājaslapa saucās Vari, ja dari. Viņa, nu, ik pa laikam lieku, ik pa laikam nelieku. Esmu procesā uz to, lai tur liktu biežāk un vairāk, bet nu, ir kā ir. Bet mēs tur Sarunāt. esam un lielākā daļa nodarbību tur ir redzamas, tā kā, jā. Ļoti labi. Tad, izliekot šo video, tu ieliksi tur komentāros arī pie aprakstiņa viss tā saites, lai tur darītājiem ir viegls tas ceļš līdz Darītājiem ir tam par ko darīt rezultātam. šitik daudz, jā. Ļoti. Un es zinu, kas ir. Es tomēr vēl vairāk esmu tevi iepazinusi šoreiz, un es ceru, ka mums ļoti drīz būs atkal vēlreiz iespēja atkal iepazīties. Un, lai labs, jauks piekdienas vakars, tiekamies labbūtības telpā. Super, Cerams. paldies, paldies, Rina. Jauku visiem vakaru un tikamies kaut kur. Atā. Tā.